Mēs uz liftu varētu lūdzu. Jā, tikt uz liftu? Jā, varat vaļā. Jā, paldies. Un tad ļoti svarīgi ir tas, ka šī virsma ir taisna, ka lai neslīd ratiņi atpakaļ. Tā, lifts ir klāt, nākam iekšā. Jā, ļoti Smuks, jauki. tāds jauks, vai ne? Ļoti jauki, ļoti gaišo, ļoti pārskatāmi viss. Ir arī visi cipariņi ar pirkstu sataustāmi. Jūs gribat teikt, ka šī skolā var pat vajadzīgi cilvēki tagad mācīties, ja grib? Nu, viņiem ir sadraudzības klases, jā, sadraudzības grupas ar dažādiem invalīdiem, arī tai skaitā ar vājredzīgiem, tā kā ļoti jauki un tas ir pilnīgi nepieciešams. Izskatās, ka viņš ir arī gana plašs, teiksim, es skatos šitās durvis, viņas ir sakarīgas, vai ne, lai cilvēks ratiņkrēslā izbrauc ārā? Pilnīgi var izbraukt, jā, un nevienmēr ir vajadzīga otra cilvēka palīdzība, kas arī ir ļoti svarīgi. Protams, jo skolēns jau pats iet uz skolu, bērnam jau vecāki vairs nevar nākt. Jā. Tā. Okay. Šis ir arī tas pats, kas lifts, arī par Eiropas naudu? Jā, toalešu pielāgotība bērniem ar kustību traucējumiem un pavisam ir pielāgotas 4 toaletes. Visos stāvos pa vienai? Nu, te pilnīgi mierīgi var iebraukt, ja kādu platumu ratiņiem. Var iebraukt un pilnīgi normāli apsēsties. Un viss ir paceļams un nolaižams, ja tas ir nepieciešams. Koridori ir pietiekoši plati, tātad ar liftu mēs ļoti jauki uzbraucām. Tagad nākošais solis būs, kā būs ar iekļūšanu. Ja, piemēram, tagad ar ratiņkrēslu mēs braucam iekšā, tad uz šo brīdi mēs nevaram apsēsties ne pie viena galda, jo viņi principā nav pielāgoti, traucē arī šie paaugstinājumi, kas ir praktiski visās klasēs. Izņemot tās dažas mazās lietas, kā iegrozīties klasē, ko principā var salīdzinoši viegli risināt tuvākajā laikā, mēs šai skolai varam dot pilnīgi certifikātu, ka šeit var mācīties cilvēks ar kustību traucējumiem. Pilnīgi noteikti. Bet sanāk, direktori, tā. Tagad jūs izdarījāt kaut ko vienu lielu cēlu un pašais savas gribas. Jūs radījāt šo liftu, šo iespēju, bet faktiski jūs atrodaties pret vēl lielāku problēmu gūzmu. Tiklīdz jūs sākat kaut ko vienu kustināt, jūs uzraujaties, atbrauc televīziju un sāk skatīties, bet dariet vēl to. Jā, bet tas ir labi, jo es uzskatu, ka šis projekts ir tā kā sākums. Jāatzīst, ka esmu pārsteigts. Nevis, ka jums ir kāds skolēns, kurš ir ar kustību traucējumiem, bet jūs uztaisījāt un tagad sakat, lūdzu, nāciet. Tās ir tās lietas, ko nevar izmērīt, nosvērt, kas mums parasti izglītībā ir tā kā raksturīgi. Svarīgs ir tas, ko mēs varam salīdzināt, grafikos salikt. Tā ir tā sāls, man liekas, vispār izglītībā, ja skola var piedāvāt dvēseliskas lietas, labestību, palīdzību.